Vairāk nekā 1300 Daugavpils skolēniem sākās karstākais mācību gada laiks. Priekš viņiem Daugavpils skolās 13. maijā noskanēja pēdējais zvans. Šajā dienā gan skolēni, gan viņu skolotājiem ir svinīgs noskaņojums, bet tomēr uz sirds ir mazs uztraukums, ka pēc eksāmeniem būs jāizlem, ko darīt tālāk, uz kurieni iet un kur mācīties. 9. klašu skolēniem ir vēl izvēle, vai palikt tuvajās sev skolā, vai tomēr doties uz kādu citu mācību iestādi. Es noteikti palikšu skolā. Visdrīzāk šeit tieši vidusskolā, bet kā tieši būs nākamgad, laiks rādīs. Bet skolā noteikti es palikšu, vidusskolas pabeigšu. Man pašlaik bija plāni doties uz Rīgu, prom no šīs valsts. Bet ne jau tā, ka šeit bija slikti, bet šeit bija ļoti jauki. Arī priekš pašiem skolotājiem pēdējais zvans ir skumjš brīdis, jo negribas šķirties ar sev mīļiem un jau tik tuviem skolēniem. Vispār nevaru iedomāties, kā es varu šķirties ar savām zvaigznītēm maziņām. Un man ļoti gribas, lai viņi ir veseli, laimīgi. Bet jau ir otrs jautājums, kāds ceļš viņam būs, jā, bet panākumus, gudrību, aspratību, spēku, lai visus uzdevumus paveiktu un lai īstenotas visu to, viss tas, ko viņi paši sev grib. Bet priekš 12. klašu skolēniem īstā dzīve jau sākas. Nokārtojot visus valsts eksāmenus, viņu priekšā ir pirmais atbildīgais solis – izlemt, ko darīt tālāk. Bet jau daudzi no viņiem ir nolēmuši, ka grasās doties uz kādu augstskolu, lai saņemtu padziļinātas zināšanas kādā noteiktā jomā, kurā vēlas arī tālāk strādāt. Bet šodien redzamas skumjas viņu acīs apstiprina to, ka pavadītie gadi mīļajā skolā bija vislabākie un jautrākie. Un tagad viņi saprot, ka šķirties no skolas tomēr nav tik viegli, jo šeit tomēr pagāja visi labākie bērnības un pusauģu gadi. It kā 12 gadi ir pagājuši un skumjas, ka viss beidzas, bet no otras puses prieks atklājas jauna dzīve un jaunas iespējas. Skola deva drosmi, ka var realizēt jebkuru darbu, nevajag baidīties neko, un tāpat viņa attīstīja mūsu radoši, pateicoties mūsu brīnišķīgajiem pedagogiem. Pēdējais zvans ir noskanējis. Jau nākamajā nedēļā skolēni dosies kārtot savus eksāmenus. Kā saka, lai veicas, lai jūsu pirmie nopietnie pārbaudījumi paiet bez lieka uztraukuma un, protams, lai veicas arī turpmākajā dzīvē.